saule spīd, dārzā var svinēt svētkus. Un man rokās ir grāmata par bērnu ballītēm. Traknējos gados bija parasts bērnu ballītes uzdot organizēt kādām profesionālām organizācijām. Šobrīd mēs to lēti, labi un interesanti varam izdarīt paši. Un talkā nāk grāmata, kā to labāk darīt. Tātad dažādas tematiskas ballītes, kur mēs varam gatavot ēdienus, arī dažādus tērpus. Tātad tās var būt ballītes par kosmosa tēmu, par dzīvnieku tēmu, vēl dažādas atbilstoši jūsu fantāzijai. Un galvenais sagatavošanā ir iesaistīt arī pašus bērnus. Vēl šīs grāmatas autori uzskata, ka svarīgi pirms bērni dodas prom no ballītes, iedot viņiem līdzi dāvaniņu. Un tātad atkarībā no tā, kāds būs jūsu ballītes nosaukums, vai tas ir ziedu, vai zvēru, vai kosmosa, vai kādu citu mošķu šausmu ballīte, tātad jūs variet izmantot šajā grāmatā piedāvātās ierosmes. Un, lai būtu vienkāršāk, beigās grāmatiņai ir arī dažādas tātad gatavas jau piegriesnes, gan tērpiem, cepuriem, gan arī tādas jau izveidotas figūriņas, pēc kurām var veidot cepumus vai tortes. Tātad ļoti laba, praktiska grāmata, kura, ir tāds špikers. Turklāt šeit ir arī tādas trīsdaļīgas lapas, kur jūs varat kombinēt, teiksim, jaukt ballīšu tematiku un izmantot grāmatu ierosmē. Lūk, tas būtu bērnu ballītēm, bet vēl tādas praktiskas grāmatas. Dārzā taču tagad parādās jau salāti un ir nopērkami jau siltumnīcās audzēti tīri ekoloģiski dārziņi. Tātad gatavojam mājās ēdienus, kurās ir maz holesterīna. Mūsdienās mēs visi nedaudz ciešam no pārmērīga salda, taukaina uztura sekām, un tie ir asinsvadi, kuros ir izgulsnējumi un varbūt ne tā gremošana darbojas. Tad lūk, šī grāmata piedāvā, neteiksim, ka tā ir diēta. Šī grāmata piedāvā ļoti radošas idejas, kā pagatavot veselīgu, interesantu, arī pat dažādu tautu tradīcijām atbilstošu ēdienu, kurā ir maz holesterīna. Tātad tas ir veselīgs. Gan zupas, gan salāti, gan gaļas. Jums nekādi sevi nav jāierobežo. Ja jūs izmantojat šo grāmatu, tad jūsu ēdiens pat ir daudz dažādāks, nekā tas ir parasti tradicionāli gatavojot. Un vēl maizes mašīnas. Šobrīd daudziem mājās ir maizes mašīnas, un es zinu, ka Ziemassvētkos maizes mašīna ir viena no populārākām dāvanām. Tātad, ko darīt ar maizes mašīnu? Un šeit ir ne tikai tradicionāli maizes mašīna, lai saceptu klaipiņus, var veidot arī pildītas picas, nelielus keksus, izmantojot maizes mašīnu vienkārši mīklas sagatavošanai. Tātad, ko visu mēs tikai nevaram likt maizes mašīnā? Te ir gan burkānu maizes, gan dažādas pesto maizes un saldās un ruma kūkas. Tātad, grāmata par maizes mašīnu. Un vēl ne tikai ballīšu organizēšana bērnus var darīt laimīgus. Man būtībā rokās ir šim laikam diezgan unikāla grāmata, tātad par ļoti klasiskām pārbaudītām audzināšanas metodēm. Un Ronija Džeja, autori, kuri ir izaudzinājusi 3 savus bērnus un 3 auģu bērnus. Ko viņa mums stāsta? Protams, galvenais bērnu audzināšanā ir mīlestība, bet ar to vien nepietiek. Bērniem ir vajadzīga drošības sajūta, un izrādās drošības sajūtu sniedz tas, ka bērni zina, kur ir nē un kur ir jā. Un šī te skaidri uzbūvētā pasaule ar aizliegumiem un ierobežojumiem, kuri ir viņu pašu labā, ir arī audzināšanas pamats. Šeit nav tikai par maziem bērniem, te ir arī 11-gadnieki, kā rīkoties ar naudu, kā palīdzēt veidot brāļu un māsu attiecības, kā izveidot ģimenē tādu režīmu un gaisotni, lai pēc tam, kad bērni ir izauguši, vecāki būtu laimīgi un bērni būtu viņu labākie draugi. Tātad pašas pamatlietas. Man jāsaka, diezgan klasiska, laba pedagoģija, bez visatļautības un vecāku nevarības. Lūk, vēl vasara. Šo grāmatu es neiesaku sākt lasīt vakarā. Negulēta nakts būs garantēta. Slikti strādāsiet otrā dienā, jo visu laiku domās kavēsties pie grāmatas, kur ir uzrakstījis Stīgs Laršons.
Pirmā grāmata Meitene ar puķa tetovējumu jau ir pārdota vairāk kā 10 000 eksemplāru lielā metienā, un šī otrā daļa Meitene, kas spēlējas ar uguni, atkal atgriežas pie Lisbetas Salanderes. Šoreiz Lisbeta Salanderi meklē policiju, jo viņa tiek turēta aizdomās par 3 smagām slepkavībām. Ko darīs Blomkvists? Viņš mēģina palīdzēt. Un atkal abu galveno varoņu dzīves savijas. Tātad grāmata, kura šobrīd ir sensācija visā pasaulē, kura tiek izdota visās valodās, arī Arābu valstīs, un par kuru vēl ir intriga tāda, ka esot iesākta arī 4. grāmata, bet mirušā autora civilsieva šobrīd šo manuskriptu nedara pieejamu, jo nav nokārtotas mantojuma lietas. Tad tiem, kuri domā par uzņēmēju darbību, kuri to ir jau uzsākuši, vai vienkārši cilvēkiem, kuriem patīk lasīt biogrāfijas, autobiogrāfijas, kuras stāsta par tādiem cilvēkiem, kuri spēj ņemt dzīvi savās rokās un veidot to tā, lai būtu prieks sev un citiem. Tātad Ričards Brensons šoreiz kaila patiesība par biznesu. Atgādināšu, ka mēs esam jau izdevuši viņa autobiogrāfiju, jeb Losing My Virginity. Ir izdots arī Ej un dari dzīves mācības un grāmata vēl, kas analizē Ričarda Brensona darba stilu kā biznesa grāmatu. Šī ir būtībā patiešām stāsts par to, kā Ričards Brensons vada savu biznesu un stāsta par vadītāju atbildību arī kritiskās situācijās, kad vadītājiem ir jābūt pirmajam, kurš pasaka, kādas ir kļūmes. Arī tad, ja notiek kāda lielāka nelaime, kā tas notika tad, kad viens no Virgin vilcieniem noskrēja no sliedēm, kurš spēja uzņemties vainu, kurš spēja veidot tādu komandu, kura visu laiku ir sajūsmas un tādā izaicinājuma pieņemšanas stāvoklī. Tātad par radošu cilvēku un uzņēmēju. Nu un vēl kā pēdējo tādu viegla lasāmvielu. Šo grāmatu mēs jau esam izdevuši atkārtot, un šoreiz tas tātad ir mīkstajā sējumā. Ilzes Freimanes Viršu medus stāsta par vienkāršu mīlestību, kur galvenā varone Solvita drauga kļūmīgas nodevības dēļ izšķiras par to, ka viņa apprecēs citu, bagātu. Viņai šī laulības dzīve neizdodas. Kā viņa tomēr cenšas sasniegt savu laimi, to jūs uzzināsiet izlasot šo grāmatu. Tātad vienkārši dzīves stāsts par mīlestību un laimi, no tiešām tādiem jaukiem atprūtas brīžiem, varbūt zem ziedoša jasmīnu krūma. Domājot par viršu medu, lai jums labi lasās!